Izskatās, ka esam noskaidrojuši īstermiņa dibenu akcijās S&P indeks apmēram 4850. Pirmdiena bija interesanta diena, jo Jim Cramers un citi sabaidīja, ka pirmdien būs Black Monday, jo tā bija 87. gadā, ka viss kritīs par 20%, bet, protams, tā bija vienkārši kaut kāda atsaukšanās uz pagātni. Primārketā bija mīnus 5%, un pēc tam tirgus beidzās plusos. Un šodien vispār mega rallijas. Un varēja labi nopelnīt, piemēram, Rheinmetall akcija dienas laikā varēja nopelnīt 25%, Nvidia 15%. Šo te ralliju nedaudz izraisīja bauma, ka Trumps uzliks uz pauzēm tarifu uz 90 dienām, bet izrādījās, ka tā ir tikai Bill Ackmans bija par to rakstījis kā ideja, un tā nebija Trumpa nekāds lēmums, bet akcijas turās šodien spēcīgi. Ir tāds volatility indeks, VIX, kurš piekdien bija apmēram 45, kas ir ļoti, ļoti augsts, otrais augstākais rādītājs pēc Covid laikiem pēdējo 10 gadu laikā, un parasti rādītājs virs 40 nozīmē, ka apmēram ir tirgus dibens, kas arī notika, tad labs rādītājs. Citi noteikumi taizemē aizliedz akciju short selling, Amerikā ir lieli protesti pret Trumpu, bet tam jau nav nekāda nozīme. Elons Musks pēkšņi iestājas, ka tarifus nevajag, lai ir free trade, bet Trumps viņu neklausa. Vēl vakar tirgus bija tik zemu, kad visi, kas pirka akciju indeksu pēdējā gada laikā, visi bija zaudētājos. Vesels gads izcēst.